mīļie Valkas novada iedzīvotāji, pilsētas viesi, labvakar cienījamie režisori, aktieri. Šovakar esmu patiesi saviļņot un arī pagodināta būt kopā šeit ar jums un atklāt šos teātra svētkus. Mīļš paldies organizatoriem, paldies dalībniekiem, ka tieši Valkai ir tas gods jūs uzņemt un būt kopā ar jums un baudīt šo mirkli. 3 dienu garumā es ticu, ka piedzīvosiet daudz pozitīvu emociju, daudz notikumu, būs patīkams atkal tikšanās un atkal redzēšanās. Tā kā visiem vēlu priecīgus svētkus! Un svētki var sākties! Pēdele un teika. Dzirdot šo vārdu salikumu, daudziem tas domu pasaulē ir kaut kas nesavienojams. Pēdele valcēniešiem ir kā dzīva būtne, kā izsalcis strauts pēc savu krāčainā ceļa meklējumu. Nenovīdības un skaudības dēļ tā pārtapusi par upi un spēji izraujas no ezera apskāvieniem. Cilvēciski. Kaut reizēm savā uzplūdumā dažiem nevisai pievilcīgi, bet visbiežāk ar savu rāmo līču loču tecējumu pa ziemeļaustrumu vidzemes skaistajām vietām tā bagātīgi glabā sevī daudz noslēpumu. Par to aizdomāties. Pēdele un teika. Teika un pēdele. Un tālāk.
pirkstu starpās tās pludināt caur citādu ceļu cauri. Pedeli dēvēt, par viltību saukt. Caur dzīlēm uz sauli. Savā teiksmainā tecējumā nereizi vien vilinājusi savos dziļos ūdeņus izzināt. Jā, arī daži labi peldēt gribētāji, nirēji, atpūtnieku. Tādi ir tavi plašumi, pārgalvīgi. Jā. Tecēt pa saulei uz jūru. Tik šis sapnis viņai pedelē, tā arī nav piepildījies. garais ceļš uz nakti dodas. Arī viņš Strautiņš senajos laikos bija nodomājis taisni pretī vakariem tecēt. Bet tā kā visas upes pret vakariem tek, tad tās apskauda to un sūtīja divas upes tam pretim, lai izdurtu strautam acis. Upes tecēja, satika strautu un arī paveica veicam. Aklais strauts nu vairs nespēja sev ceļu ietaisīt pret vakariem, kā tas gaujai, tādēļ tecējis pa abu upīšu tekamajām vietām taisni pretī rītiem.
ceļam, šķaidīdama asaru vadzīmes, katru ar savu vārdīnu, uz kreisā vajadzīna ežupi, rīzupi, vīrauju, uz labā vajadzīna varžupīti, raudi un meni. Citāds ceļš. Reiz barona fons Samsona Himmelstjerna mežkungam bija 2 dēli. Viens dēls bija dzīvē neveiksmīgs un nabadzīgs. Gadījās brīdis, ka nebija nekā, neko ēst, ne ar ko ģērbties. Otrs dēls gan pārticībā auga, bet kā jau tas dzīvē gadās, nabadzīņam tas nemaz nav palīdzējis. Nav šo bagātību ieredzējis. Tad nu reiz bijis tā, raudošā strauta malu nācis dieviņš. Dieviņš iegājis pie bagātā brāļa Hazelmužā Putras kalna vienā pusē prasīt naktsmājas. Nu, kur tas tev nu dos? Nav vietas, saka. Ej uz mazo būdu. Izdzins dieviņu ārā. Labi zināja, ka akmens dod spēku, izturību, veselību un gudrību veikt dižus darbus. Ja kāds no akmens vēlas daļiņu atšķelt, tūlīt pat tas zaudē savas brīnumainās spējas. Katrs, kas mēģina iegūt savā īpašumā kādu šī akmens daļiņu, ne tikai neiegūst spējas, bet zaudē jau sev esošo spēku, gudrību. Agrumā pirms tālāk doties, dieviņš teica, es nekā nevaru dot tev par naktsmājām, jo man pašam nekā nav. Bet par to, ka tu man tik labi uzņēmi, es tev novēlu. Darbu, ko tu iesāksi un darīsi, to tu darīsi 3 dienas no vietas. Nabadzīgais brālis drūmi noklausās un sevī domā, grība jau tev laba, bet tāds pats nabadzīgs esi kā es. Ko tur? Nabadzīgais brālis pamanīja, ka viņam ir galīgi cauras pastalas. Vajadzētu nopirkt pastalām ielāpus, tās salāpīt. Pie jaunām jau nevar tikt. Paņēmis maciņu, skaitīja naudiņu, vai pietiks, vai būs tik daudz, kā nopirkt ielāpu. Nu sāk skaitīt. Skaitīja 3 dienas un 3 naktis no vietas, piebēra pilnu istabu, nezināja vairs, kur likt.
kopā dzirdēja pagātā brāļa sievu. Un tiklīdz tas pārbraucis no dzirdamām, tā uzreiz šim saka: tavs nabagais, vairs nav nekāds nabagais. Sieva izstāstīja tam baumoto patiesību. Viņš jau ar pūriem mērot nav. Šis brīdās, kā tas var būt? Papadi, mangusari, piris, dingunya, dayopi. Oh papadi, mangusari, piris, dingunya, dayopi. Oh papadi, mangusari, piris, dingunya, dayopi. Oh papadi, mangusari, piris, dingunya, dayopi. Suavasaro, esmaltayo, tiburin, tupaya, sino perita, drita. Aust rīts, dieviņš tam līdzi, laiks projām doties. Un saka, kuru darbu jūs sāksiet, to jūs darīsiet 3 gadi un vēl ilgāk. Pagātais brālis tik priecīgs dodas pie sievas uz virtuvi un saka, 3 gadi jāskaita lielais naudas maks. Lai skaitīšanā nevienu brītiņu nebūtu ar ko citu jākavējas, sieva ar pilnām asaru acīm pie sīpolu griezes saka vīram: Vecais, pirms laba darba puncim jābūt pilnam, nāc ātri palīgos. Sīpolu grieze? Tā nu bija pile pēc piles no abu acīm ārā. Asaru strauti. Tā nu iziet abi kalniņā. Dieviņš, kur tu esi, nāc palīgā. Strautu plūdi skrien uz leju, jo dieviņš nenāk, jo vairāk rodas. Tā tas iet 3 gadi, un vēl, un vēl, un vēl ilgāk. Krāce pie krāces, līkumu loči. Citādu ceļu satikšanās, kā dzīvotnes upe. Tā raudošais strauts tappa par pedeles